Filipiešiem 2, 4 un 5, lai katrs no jums neskatās un nerūpējas tikai un vienīgi par savām interesēm, bet arī katrs par cita interesēm. Tas nenozīmē, ka jūs nevarat padomāt arī paši par sevi. Tur ir teikts, nedomājiet tikai par sevi, bet padomājiet arī par citiem. Lai šī pati pazemīgā attieksme un domāšanas veids, kas bija Jēzum Kristum, būtu arī jums, lai viņš ir jūsu pazemības piemērs. Tātad pazemībai ir jānāk vēl pirms rīcības, kas nav patmīlīga. Jo, ja mums nav pazemīga domāšanas veida, tad mēs domājam, ka esam augstāki par citiem. Un mums liekas, ka citiem vienmēr kaut kas jādara mūsu labā. Un jākalpo mums. Mēs nevaram kalpot citiem, jo tas mums liek justies pazemotiem. Mums ir jāsaprot, ka ja mēs nedomāsim par sevi augstāk, kā mums vajadzētu domāt, tad mēs sapratīsim, ka visi esam vienlīdzīgi. Tikai tas, ka kāds cits nevar izdarīt to, ko tu vari izdarīt, vēl nepadara tevi labāku par viņu, jo es tev apsolu, viņi var izdarīt kaut ko tādu, ko tu nevari izdarīt.